Šodien mēs esam Imantā, un stāsts būs par veloceļiem, veloceliņiem, vienā sakot pa vietām, kur var braukt ar riteni. Kāds varbūt uzreiz padomās, ka mēs esam, pret riteņbraukšanu, bet padomājiet, tā vienkārši veselo saprātu. Es domāju, ka Latvijā nav cilvēku, kurš nemāk braukt ar riteni, un reti kurš ir tāds, kuram nav mājās velosipēds lietot. Cilvēki noteikti ir par to, ka braukt ar riteni. Jautājums ir, kā? Šobrīd Imantā top jauns veloceliņš izoliem sazarojumiem, un Imantas aktīvākie iedzīvotāji ir pret dažām lietām šī veloceliņa izbūvē. Dari, klausies, īsumā izstāst, ka te Imantā šobrīd jau ir sastrēguma, viss baigi būvējās. Vai tu esi sapratis pēc papīriem, kas te būs un kas mums gaida? Plānots ir velocēļš. Esam tagad Jūrmālas gatas Kurzmas prospekta krustojumā. Ir uzreiz redzams, ka iestāsies sekas un ka iespējams tās nebūs tik rožainas, kā mums sola. Vai tiešām tiek ņemts vērā to, ka tā apkaime ir ļoti liela, ka transporta plūsma ir ļoti intensīva. Mums arī ir te gan kravas auto, gan arī ļoti daudz autobusu. Un šeit tieši konkrēti mēs varam runāt par to, ka nav padomāts, ka šī galvenā vieta, no kurienes Imantas iedzīvotāji parasti brauc uz Rīgas centru, uzreiz paliek par pudeles kaklu, jo šeit no 3 esošajām joslām mums paliek tikai viena. Tātad uz to tiltu varēs braukt pa vienu joslu, visi, kas arauks pa 2 joslām no turienes, pa 1 joslu no turienes. Tieši tā. Tieši 3 reizes šaurāk vieta. Un kā argumentu, kāpēc nevar, piemēram, uztaisīt kabatu autobusam, jo tepatās arī ir autobusu pietura. Tas nozīmē, ka visi tie, kuri brauks pa Jūrmālas gatavi uz gaisa tilta pusi, stāvēs un gaidīs, līdz kamēr autobus piestāstas pieturvietā. Par pamatu tiek ņemts mūsu arguments, ka nedrīkst jau tik daudz tos kokus cirst ārā. Un līdz ar to tad mums būs jāsadzīvo ar pieturvietu, kas būs tieši uz joslas, un savukārt vienu joslu, kas būs uz tilta. Es domāju, ka taču noteikti no rīta stundās braucot uz darbu, kādi, ja ne daži 10 autobusi apstājās stundas laikā, tad tur ik pa 3-5 minūtēm būs sastrēgums. Reku, tas tilts, un uz tā laikam nebūs tās velojoslas. Velojosla būs, te kaut kur ir izrakāts lejā, un tad nākotnes transports te pa to tilta malu nonāk, tur līdz botāniskam dārzam. Tur ir dzelzceļa sliedes un tramvaja sliedes. Un neviens no šiem transportiem nevar apstāties strauji, ja priekšā izbrauc velosipēdists ar austiņām, kurš skatās uz savu priekšā riteni, nevis to, kas notiek apkārt. Es vēl nevaru saprast, ja Brasas tiltā vajadzēja obligāti tikt ar riteņiem augšā stiltu, un nekādi nevarēja braukt pa to veco pārbrauktu, jo vajadzēja riteņiem stiltu. Kas mainījās tajā filozofijā, ka šeit pēkšņi riteņi tā kā uzburti grib braukt pāri sliedēm? Kur ir starpība? Brasas tiltā viena skola, šeit cita. Ja mēs šeit uztaisam tādu pāreju pa sliedēm gājējiem, riteņbraucējiem un tam līdzīgi, mēs reāli nozogam iespēju uztaisīt pasažieru dzelzceļu uz Bolderāju. Es domāju, par šo gadījumu Bolderājas iedzīvotāji nav sajūsmā. Tas viņus attālina no tā, ka viņi varētu pa 20 minūtēm ar vilcienu braukt mājās, bet tagad viņam jābrauc ir 1:10 ar autobusu, visu laiku bremzējot, gāzējot un piesmirdinot rajonu. Klausies, tas veloceliņš nāk no tā Rīgas centra puses pa šito pusi ielai. Jā. Bet tā leģendārā koku ciršanas notiek otrā pusē ielai. Tieši tā, un te ir šķērsojums šajā vietā. Tad velo šķērso Jūrmālas gatvi. Tālāk te sadalās trase, daļa iet uz Kurzemes prospektu, un otra daļa iet pa Jūrmālas gatvi līdz Annemuļas bulvārim. Tad visi, kas brauks ar riteni no centra, visi pārbrauks šito vietu pāri ielai. Tieši tā. Kādam vērīgākam cilvēkam varbūt arī šai brīdī ienāk prātā jautājums, kāpēc tad tas tilts uz Imantu ir tik milzīgi plats, ja tālāk iela aiziet pa vienai joslai katrā virzienā? Bet te vajag atkal atzūmēties. Un ja mēs pastamies kartē tā nedaudz plašāk, tad mēs ieraugām, ka šī te Jūrmalas gatve ar šo te plato tiltu tālāk līdz pat gandrīz Jūrmalai no padomju laikiem te ir atstāta milzīga plata stiga, lai varētu paplatināt ceļu. Tie, kas varbūt nezinu pārāk Rīgi, izstāstīšu vienkāršiem vārdiem. Tātad, ja no centra jūs braucat ārā, trāpat uz šī te Imantas tilta, tālāk, ja te uzbūvē normālu ceļu,
jūs bez nekādas piepūles paralēli dzelzceļam izrotat ārā uz Jūrmalas šoseis, tur jau tajā klajumā, pirms Jūrmalas. Iedomājieties, cik vienkārši. Tepat jau Imanta nav sāksies, jūs tiekat jau gan uz tādu autobāņu, puf, un prom. Šāds te tukšums te ir atstāts jau no pagājušā gadsimta, speciāli, lai varētu pilsētu padarīt ērtāku. Ja mēs tā kārtīgi paskatāmies un atceramies, mums ir arī bijis sižets par to, ka otrs tas Jūrmalas Gatavas galas krustojumā Sloksiela, tur arī līdz pat Ķīpsalai, ja pastāst kartē, nav nevienas mājas. Tātad tur ar nodomu, plānojot pilsētas attīstību, ir atstāts koridors, kur uzbūvēt ceļu, tad, kad parādīsies nauda. Mēs visi, kas kādreiz uz Imanti braukuši, atceramies, kā pāri tiltam, tā pa labi, pa visplatāku ielu pasaulē, vidū tramvajs, tur kur pusceļā viņai kāds 5-6 joslas pa ielai. Un tā viņa aiziet. Bet ja mēs pastāmies kartē, tā iela vienkārši apmet tādu desu un nonāk apakaļ uz tās pašas bēdīgās Jūrmalas Gatavas, tad nekur pa šo plato ielu tā īsti nevar ieraukt. Tā iela, protams, attīstījās, tagad padomu laikos te bija tā slavenā radiotehnika, uz turien brauc ļoti daudz strādnieku ar tramvajiem un autobusiem, veda prom produkciju ar kravas mašīnām, un tad tur vajadzēja tādu virpuli. Tagad, būtībā, lai attīrītu pilsētas centru no mašīnām, mums vienkārši vajag uztaisīt platāku to Jūrmalas Gatavu, kā tas bija paredzēts, un būtu miers. Bet mēs paši sev atņemam šo atstāto paplatinājumu, vienkārši uzliekot tur veloceliņu. Jautājums, ja mēs esam pilsētas saimnieki gādīgi, praktiski atbildīgi un taupīgi ar resursiem, mēs pastamies kartē, kur Rīgā ir vecākais tāds slavenais veloceliņš. Tas Rubika laika veloceliņš. Viņš tieši tepat sākas un iet līdz Jūrmalai. Un iedomājieties, tagad kāds plāno pilsētu, pastāst, veloceliņš mums jau ir, to mēs ļausim aizaugt pa balandām, uzcelsim 100 metrus tālāk jaunu veloceliņu, pa miljoniem. Vai tā tiešām ir saimniecisks darbība? Ja mēs kādu brīdi skatāmies kartē un iztēlojamies autotransportu plūsmu, vienkārši galvu reibinošas atziņas ienāk prātā. Padomājiet, ja šis te tilts uz Imantu tālāk taisni izietu ārā uz Jūrmalu, mēs grandiozi atslūgot visu Kaunciemielas tiltu, visu to braucienu ārā uz Ulmaņa gatvi, tur visur kļūtu mierīgāk, jo mēs te pat taisno un vienam nekavējoties paralēli dzelzceļam izrulot ārā jau klajumā pirms Jūrmalas. Tas taču būtu ļoti prātīgi, saimnieciski, zaļi, ekoloģiski, taisni, īsākajā maršrutā un bez sastrēgumiem. Tagad mēs te iemocam, iespiežam to veloceliņu, kurš it kā vajadzīgs Imantai. Lūk, šis te lielais krustojums, kurā tramvajs pagriežas uz Kurzemes prospektu. Ja mēs tās mašīnas pa to lielo stīgu laist taisnu, vienam tur baigi pa labi nevajadzētu izņemot tos, kas tur dzīvo, tā taisnā plūsuma daudz mierīgāk varētu šķērsot šo te ielu. Un tajā Kurzemes prospektā, kurš jau no padomju laikiem ir pa platu, un viņš joprojām tur ir un kāds tās ielas joslas tur asfaltē, te tajā platumā mierīgi uz jau esošu asfaltu var dzīvoties mašīnas platuma velojoslu, nevienam nebūtu žēl. Paskatieties paši, te var mierīgi izvietot joslu velosipēdiem, pastaigu taku un vēl pāris beņķīšus un kaut kādas ķirsīšas puķu podos. Tam visam te pietiek vietas. Kāpēc mēs tukšā zālājā cērtam ārā 100 kokus un tukšā vietā mēģinam uztaisīt velo joslu vai ceļu, sauciet kā gribat, tā vietā, lai mierīgi, kā taupīgi un rūpīgi saimnieki izmantot esošu infrastruktūru. Tur mēs iztērējam daudz naudas, apdraudam, ka nokaltīs koki, bet te stāv brīva josla, kurā tik un tā parasti parkojas mašīnas. Mēs taču pa to joslu varējām laist tos riteņus un netērēt tos miljonus vispār. Šeit vienkārši tā vide pati saka priekšā, ka te varētu mierīgi paplatināt uz tās zālītes plus tā kā mazliet tuvāk tiem kokiem, bet nevajag rakties tukšā vietā un būvēt jaunu segumu visam tam ceļam. Bet nē, mēs tā vietā atstājam bezjēdzīgi plātas ielas, kurām malā vienkārši parkojas mašīnas un tērējam naudu blakus jaunam veloceļam. Es nedomāju, ka cilvēki, piemēram, Šveicē, ka viņi tā atļautos. Domāt bišķi saimnieciskāk nekā mēs. Un tagad mēs esam pašā Imantas tādā jau kodolā iekšā iebraukuši. Kas te būs? Te arī pārbūvēs kaut ko? Mēs esam Bebru ielā. Mēs esam blakus vidusskolai. Un šeit arī ies veloceļš, proti, es tagad stāvu uz vietas, kur būs veloceļš. Tev būs riteņi, es esmu tur, kur gāju. Jā, te ir ietve, te ir veloceļš, un tur būs tā pieturvieta pārbīdīt tuvāk. Atbilstoši, te būs vienā virzienā josla, un turpatās uz tās joslas apstāsies autobus. Tas princips kā pie tilta, ja? Tieši tā, jā.
Un tātad autobusam ir atvēlēta pieturvieta, kas ir 1,80 m platumā. Tad uz 8:30 uz 1 stundu bērni atbrauks kopā ar skolotājiem. Izkāpšot no visa lielā autobusa, apstāsies un satilps tajā pieturvietā, kas ir kopā platumā. Kopā ar velosipēdiem, kas brauc garām. Okay. Apstāsies, paskatīsies pa labi, pa kreisi par labi. Tad ir ļoti intensīvā mums plūsma. Es ceru, ka būs ar riteņbraucējiem, un tad būs tikai ietve. Tad, proti, lai skolotāji un skolēni no šīs pieturvietas tiktu uz skolu, kas ir tepatās, būs ļoti interesanti un izaicinoši. Bet tā kā mēs esam runājuši gan klātienē, gan arī attālināti ar projektētājiem un arī ar projekta vadītāju un arī minējuši vairāk kārt šo vietu un arī minējuši to, ka noteikti iestāsies sekas, kas būs negatīvas un visdrīzāk tuvākajā laikā arī cietušie būs. Un ko tev atbildēja? Ozos atbildēja, ka gadījumā, un arī ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvis atbildēja, ka gadījumā, ja iestāsies sekas un būs cietušie, mēs drīkstēsim informēt ārtelpas un mobilitātes departamentu par notikušo. Un tad es prasīju, vai tad tiks kaut kas mainīts un uzlabots drošības ziņā. Man atbildēja, ka nē, tad viņi izvērtēs. Tad tu drīksti informēt, bet viņi neko atbildē netaisās. Jā, tieši tā. Ir vēl viens interesants sīkums. Mēs tagad esam tramvaja pieturā, kur pagājušajā gadā uztaisīja jaunu progresīvu tramvaja pieturu visiem pacēlumiem, rekutēja smuki. Asfaltiņš jauns, betona māliņš jauns, zālītes sastādīt, viss mirdz un laistās, tā varētu stāvēt 20 gadus. Bet nē, tagad tas jaunais veloceliņš nāks te pāri. Cik tieši tas ir saimnieciski? Būvēt vienu, projektēt otru, zinot, ka viens jau būs gatavs un būs uzreiz jājauc nost. Priekš kam? Tagad pastīsimies, kā ir krustojumā, kurā šķērsos to jaunais veloceļš un gājēji pārēji un tramvajs un viss pārējais. Mēs zinām, ka jau visparastākajā krustojumā, kurā ir šī velojosla, ir diezgan grūti saprast, kā izsakot mašīnas nāk no labās no kreisās, cilvēki iet pāri no labās no kreisās un ar citu ātrumu tuvojās velosipēdi no labās no kreisās. Tev tos visus salasīt, izskaidrot, kad kurš ko, kuru palaist, piemēram, gājējs mēs tagad palaižam, esam gājēji nav, pastiemies, tad mums pa labi, pa kreisi apstāst velosipēdi nav, tikmēr mēs stāvam gājējiem priekšā, tad mēs uznākam uz tās velojoslas, tikmēr skatāmies, vai tramvajs pa labi pa kreisi nenāk, tikmēr kāds ritenis mums var tos sānos ietriecās, tad mēs varam ieraugām, ka vēl kāds tur brauc ar mašīnu pa labi pa kreisi, mēs paliekam ar tramvaju sānos. Tur ir vajadzīgs cilvēka visas kognitīvās spējas, lai kaut ko tādu vispār dabūtu gatavu. Tas nevar būt droši, ja tev ir no tik daudzām lietām jāuzmanās dažos metros, no labās, no kreisās, no priekš, no visām pusēm. Tas nebeigsies labi. Arī projektētājiem un projekta vadītājiem tika norādīts, ka šim krustojumam ir nepieciešami uzlabojumi. Un tad oponējot man ir teikts, ka šīs krustojums jau tagad nav drošs. Un līdz ar to uzlabojumi nav paredzēti. Ja nav labi, tad drīkst nebūt arī pēc pārbūves. Jā. Tālūk te izskatās uz tās Jūrmalas gatavu. Tā ir tā vecā Jūrmalas gatavu josla katrā virzienā mašīnām, autobusiem. Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gandrīz 10 metri. Tas nav braukšanai ārā no Rīgas ar mašīnu vai autobusu. Un kā teica Imants iedzīvotāji, kur bija izpētījuši šo jautājumu, ka īstenībā jau tie mūsu veloceliņiem nav nekādi normatīvi, kādiem tiem jāizskatās vai cik platiem jābūt. Tos var bliest, kā vien ienāk prātā. Un tāpatās arī, ja tu būvē jaunu ceļu mašīnām, tev jābūt datiem, cik tur brauks, kas tur brauks, cik bieži brauks. Bet, ja tu iedomājies būvēt veloceļu, tev nevajag nekādus datus. Tu vari rīkoties kā baseina cēlājs sausā vietā. Jo iepriekš neviens nepeldējies, jo nebija kur peldēt, un tagad, kad būs kur peldēt, tad gan peldēs. Apmēram ar šādiem argumentiem var būvēt veloceļus, kur vien pagadās. Vai tas ir saimnieciski, vai tas ir samērīgi, vai kāds prasa Imantai, vai Imanta to vispār grib, mēs nezinām. Bet tad, kad Imanta apvienosies apgājumas biedrībā, es domāju, viņus masveidību izkonkurēs jebkuru citu Rīgas apgājumas biedrību. Sadaram!